Tā, sveiki visiem, un tā kā šitais ir mans pirmais video, es vēl īsti neesmu izdomājis, par ko runāt, bet man ir ideja. Tā kā es esmu no Latvijas un dzīvoju Anglijā, es jums pastāstīšu, kāda ir dzīve Anglijā un kā tā atšķiras no Latvijas dzīves. Tā kā es Anglijā jau dzīvoju diezgan daudz, apmēram gadu. Es piedzīvoju savu pirmo dzimšanas dienu, Ziemassvētkus jauno gadu te. Tad esmu daudz ko zinājusi par Angliju un, jā, pirmkārt, es nedzīvoju Londonā, es dzīvoju Linkolnā. Tā ir maza pilsēta, kuru nav iespējams atrast uz Anglijas kartes. Pirmkārt, bērniem, kuriem tas interesē, te Anglijas skolās visās ir formas. Un tas nemaz nav tik slikti, bet dažreiz tas ir ļoti apnīkoši, tāpēc, ka dažreiz formas ir ļoti nērtas. Nu, un Anglijā es dzīvoju mazliet mazāk par gadu. Es atbraucu jūnijā pagājušajā gadu, un drīz jau būs gads. Un jā, man īpaši te nevar teikt, ka man nepatīk. Man patīk, jā, bet es nezinu, kā, ja piemēram ir kādi bērni, kuru vecāki ir piemēram Anglijā un kuri jau zina, ka viņi brauks, tad es jums saku vienu lietu. Te cilvēki un bērni ir daudz mīlīgāki nekā Latvijā. Tāpēc, ka, es īstenībā nezinu, kāpēc. Bet, jā, tas ir mazliet dīvaini, tāpēc, ka arī cilvēki ir savādāki. Un bērni, viņi nav tik uzkrītoši, un viņi nav tik ļauni. Te viņi ir ļoti palīdzīgi, un tas ir ļoti dīvaini. Bet lieta, kas ir jāzina visiem, ir, piemēram, īstenībā nav tādas lietas, bet viens, kas ir jāzina, te uz ielām dažreiz var redzēt ļoti dīvainus cilvēkus, ļoti. Piemēram, ar ziliem matiem, tur emo, gotus un tā tālāk. Jā, tas arī ir mazliet dīvaini, bet ko tad tik Latvijā nesastapsi? Un Anglija nemaz nav tik slikta vieta. Jā, tur te pietiekami labi. Un es domāju, katrs bērns varētu vēlēties to, ko, piemēram, kas man tagad ir. Man ir māja, liela, 3. stāvs viss ir mans. Man ir PlayStation, pašais dators, televizors un tā tālāk. Tagad es negribu vēlēties, bet vienkārši tas ir mazliet savādāk no Latvijas dzīves. Pirms Latvijā bija ļoti daudz naudas, un jūs pēkšņi te Anglijā paliekat nabagi. Nav jāuztraucās. Tas var mainīties. Tāpēc, ja jūs pārvāksieties uz Angliju, uzklausiet manas padomus un vienkārši iemācieties angļu valodu. Un vienkārši esiet paši, jo Anglija nemaz nav tik slikta vieta, kā jums var šķist. Tā kā veiksmi un gaidat manu nākamo video!